Sveiki! Mani sauc Jānis Dzens, un šajā sadaļā es testēju dažādus instrumentus un aksesuārus. Šodien tad mēs testēsim uz mūsu instrumentiem instrumentu papildu aprīkojumu, kas ir viens būs zāģa cauruma komplekts, un otrs būs slīpmašīnas diski ar smilšpapīru. Parasti instrumentiem mēs dodam dzeņus, bet šoreiz mēs nedosim, tāpēc, ka tas ir instrumentu papildu aprīkojums. Sāksim mēs ar smilšpapīru slīpēšanas disku. Tad šodien testēsim uz dažādām virsmām. Sāksim mēs droši vien ar dzelzi, metālu. Mēģināsim dabūt viņu tīru. Ātri un jau tīrs. Bez lielām piepūlēm. Otro mēs testēsim krāsu noņemšanas no alumīnija. Loģiski krāsa noņemās, bet kopā ar alumīniju, jo tāda krāsa ir pielietota. Savādāk nevar noņemt. Tagad ar leņķa slīpmašīnu mēs slīpēsim koku, pārbaudīsim slīpēšanas disku ar smilšpapīru. Sanāca diezgan gluds, noslīpēja ļoti labi. Nākošo mēģināsim noslīpēt apstrādātu dēli. Šie smilšpapīri ir paredzēti kokam, bet, kā mēs iepriekšējā testā arī darījām, mēs izmēģinājām arī viņu apstrādāt metālu, kas arī sanāca. Nākošo mēs testēsim cauruma zāģu komplektu ar 8 elementiem, diametrā no 19 līdz 64 mm. Šis komplekts ir domāts urbšanai kokā, reģipsī. Šim komplektam, lai varētu strādāt ar viņu, visdrīzāk vajadzīgs urbis mūsu labais. Kokā esam dabūjuši caurumu, ātri, vienkārši, viegli. Reģipsī tas būs stipri ātrāk un stipri vieglāk. Dažādi diametri, sākot no vada, kabeļa, līdz lielākam, līdz rozetē. Šajā raidījumā mēs testējām cauruma zāģu komplektu. Ir ar urbi viens komplekts, kur arī bez urbja, un ir pieckantas, ar ko pievelk urbi pašu. Testējām arī smilšpapīra slīpēšanas diskus, kas pierādīja sevi diezgan labi. Šie visi papildu aprīkojumi ir iegādājami pat kokmateriālu veikalos vai arī e-veikalā. Raidījumu sadaļā testē ar dzeni vienmēr esam testējuši un piešķīruši dzeņus kategorijā komplektācijā jaudu un ergonomika. Šajā mēs nevaram piešķirt, ir instrumentu papildu aprīkojumi. Varu tikai pateikt to, ka viņi pilda savas funkcijas. Testējot cauruma zāģu komplektu un arī slīpmašīnas disku ar smilšpapīru, secinājās, ka viņi pilda savu funkciju un ir noderīgi mājsaimniecībā. Slīpēšanas smilšpapīra disks pata kokmateriālu veikalos maksā 71 centu. Cauruma zāģu komplekts maksā gandrīz 4 eiro. Tā ir laba cena priekš budžeta klases instrumentiem. Domāju, ka katrā mājsaimniecībā noderēs.